right side and the second's on the wrong side, which is really cool. I really, really love the colors that the team used for both the samples, so I'm going to try and follow those in my career, I think. It's just such a good Ir karsta 20. jūlija diena, un esmu pabeigusi adīt šīs te Alizē Superwash zeķes. Šī dzīve man bija krājumos, un tagad tā būs izadīta. Šo zeķu dzīvi pirku tāpēc, ka vēlējos pamēģināt uzadīt šādas te krāsainas zeķes. Man šķiet, ka tām apraksts ir pieejams bez maksas Ravelry. Es paskatīšos, un ja tā būs, tad ielikšu info kastītē linku uz šo te aprakstu. Un jā, tātad man palika pārdzīve, un tagad dzīve būs izadīta. Godīgi sakot, pirmo reizi zeķu vadīšanas laikā izmantoju tik daudz marķierus, bet tas noteikti ir vajadzīgs, lai abas zeķes sanāktu vienādas. Tad liku marķierīšus ik pa 10 valdziņiem. Tad man ir franču papēdītis. Un tad, kad beidzās papēža noraukšana, tad atkal citā krāsiņā ieliku marķierīti un atkal ik pa 10 valdziņiem liku pēdas daļai šos te marķierīšus. Purngals ir sašūts ar neredzamo vīli. Šo modeli noskatījos Drops Design mājaslapā. Savādāks vienīgi ir papēdis. Viņi piedāvāja adīt savādāku, bet es izvēlējos franču papēdi. Stūma daļai es adīju 60 rindas. Tad ir papēdis. Pēdas daļai priekš 39. izmēra man sanāca 35 rindiņas, un tad ir purngals. Kopumā es biju uzmetusi 68 valdziņus. Adīju Magic Loop tehnikā uz apaļadatām, un tātad uz katras adatas bija 34 valdziņi. Tagad šīs abas zeķes ir gatavas doties mazgāties. Tā kā šodien ārā silts laiks, tad zeķes jau ir gatavas uz maniem bloķētājiem. Un abas zeķes ir izdevušās principā pilnīgi vienādas, var teikt. Kā labāk mums parādīja. Jā, šitā kaut kā. Sabraukšu tā. Tā kā adīju no pārpalikumiem, adot pēdējo zeķi, ieraudzīju, ka reāli nepietiks. Man līdz šai tā strīpiņai tā kā pietika dzija, un tālāk vairāk vienkārši kamols beidzās. Bet tā kā es jau iepriekš biju adījusi to krāsaino zeķi, man bija jānotina gabaliņš nost, lai otra zeķi sanāktu vienāda. Tāpat arī šai zeķai man bija jānotina nost gabaliņš, lai abas zeķis sanāktu vienādas. Un līdz ar to man bija palikuši 2 mazi kamoliņi, un no tās iepriekšējās zeķes tajā mazajā kamoliņā palaimējās, ka bija tieši šis tā lilā tonis, un līdz ar to tad abi purgali man sanāca vienādi. Vakar vīrs jautāja, kam es adu tās zeķes. Stāsts ir tāds, ka es ieraudzīju Facebookā, kad ir iespēja pievienoties WhatsApp grupiņai Čoklās bitītes, un tur rokdarbnieces gan ada, gan tamborē zeķes un arī citas lietas, kuras vēlāk ziedo. Un tad, kad es pievienojos grupiņai, tad meitenes tieši adīja priekš pansionātiem. Es neatceros, kur bija otra vieta, bet viena no vietām bija Liepāja. Un tā kā es pati pašlaik dzīvoju Liepājā, tad es nolēmu, kad es savas sādītās zeķītes atdošu Liepājas pansionātam. Man ir vēl daži krājumi, kurus gribētu izadīt, un vēl
Šeit stāv tāda čupiņa man aiz muguras ar zeķītēm, kuras tad es labprāt atdotu. Varu jums pastāstīt arī par saviem zeķu bloķētājiem. Man tie ir no koka, un tajos ir iegravēts mans logo. Sūtīju es viņus Etsy. Nāca viņi no Ukrainas, bet tas bija pirms vairākiem gadiem, un tad Ukrainā vēl visi šie notikumi baisie nenotika. Bet manuprāt, ka tā meitene vēl joprojām piedāvā iegādāties zeķu bloķētājus. Var paskatīties. Tie ir gan personalizēti, gan arī var bez personalizācijas pasūtīt. Tā novilkšu to zeķi nost, parādīšu. Tad maniem bloķētājiem ir tā kā vairāki izmēri. Es gan īsti neesmu pārliecināta, vai tas ir baigi labi, bet pašlaik man pietiek ar šiem bloķētājiem. Es tā kā netaisos īsti citus pirkt. Kaut gan es esmu noskatījusies, kādus es gribētu. Es gribētu metāla, kuriem šeit ir tāds pakaramais. Es vienkārši YouTubā skatos Crazy Sock Lady, un viņai ir tādi bloķētāji, man kaut kā baigi iepatikās, un tad es labprāt sev arī tādus pasūtītu, bet lieta ir tāda, ka viņus var nopirkt arī Etsy veikalā, bet viņiem piegāde ir dārgāka nekā maksā pats bloķētājs. Bet es domāju, ka es kaut kad tik un tā nopirkšu viņus. Tad noņēmu zeķi no bloķētāja, zeķa ir palikusi glīta, gluda. Tā kā iesaku adījumus vienmēr pēc adīšanas beigām izmazgāt, nobloķēt, tad tie iegūst pavisam citu formu un izskatās daudz skaistāk. Tā kā zeķis ir pabeigtas, var ķerties pie nākamā projekta, un es nevaru sagaidīt, kad es varēšu ķerties klāt adīt somu. Savā pirmajā vlogā es jau stāstīju, ka vēlos adīt somu ar nosaukumu Lantebag. Un adīšu no drops šādas te dzijas. Sastāvā tai ir kokvilna un lins. Klāt ir arī palīgs. Gribēju aprakstu izprintēt, bet izrādās, ka mūsu printeris ir laikam beidzis savu darbību. Bet, ko tur var gribēt, es viņu nopirku tad, kad mācījos vidusskolā. Tas bija aptuveni jau pirms 14 gadiem. Un tas ir tintes printeris, un ar tintes printeriem gadās visādi. Es vispār priecājos, ka viņš tik ilgi man nokalpoja, bet laikam, kad šoreiz no viņa nāksies atvadīties. Principā tā vietā, lai vienkārši izprintētu aprakstu un sāktu adīt, es ļoti ilgi nokrāmējos ar to printeri. Es cerēju, ka man izdosies viņu kaut kā atdzīvināt, bet nekā. Tad, kad es adīju savu Fearless džemperi, man bija nepieciešamas jaunas 4. izmēra adatas ar 80 cm garu trosīti. Un es nopirku Knitpro, kā viņas sauc? Knitpro Mindful adatas. Man ļoti patīk šīs adatas. Tad, kad es ar viņām sāku adīt, man likās, ka tie galiņi ir tādi diezgan asi, un es pirkstu galos viņus ļoti kaut kā jutu. Bet beigās es pieradu jau, un man ļoti iepatikās šīs adatas. Tā kā iesaku izmēģināt. Un tagad priekš somas adīšanas aprakstā ieteicamās adatas ir 4 mm. Īsti nezinu, vai es adīšu paraudziņu, jo tā it kā ir tikai soma. Un, ja tur kaut kas, diez vai jau tur man sanāks kaut kāda mini somiņa tikai tāpēc, ka es neuzadīju paraudziņu, tā jau nebūs. Jo somas modelis ir tā kā maisiņš, un es domāju, ka tas paraudziņš varbūt baigi neko daudz neietekmēs. Bet, ja paliks pāri dzija, iespējams, ka es tā intereses pēc uzadīšu šo te paraudziņu, paskatīšos, kā vispār dzija izskatās tīri tādā labiskajā rakstā un pēc taustas, kā viņa būs. Tā kā, neesmu no šādas te kombinācijas nekad adījusi, kur klāt ir lins, tāpēc būtu interesanti zināt, kas tur man sanāks.
uzmetu valdziņus ar Juditas Kastona metodi. Ne tik daudz valdziņus es vēl šajā tehnikā nebiju uzmetusi, bet, darbošu tālāk. Šodien 23. jūnijas. Iesāku somu pirms 3 dienām un esmu izadījusi gandrīz jau pirmo kamoliņu. Izskatās šādi te. Jā, protams, draugs atnāca. Ko es līdz šim varu pastāstīt par šo somu? Tātad bija jāuzmet valdziņi Juditas Kastona metodē. Tad apakšā nebūs nekādas šuves. Arī sānos šuves nebūs, jo bija jāāda Magic Loop tehnikā. Adatas bija 80 cm garas, bet reāli aprakstā pat bija rakstīts, ka pirmās rindiņas būs diezgan triki adīt Magic Loop tehnikā, un reāli tā arī bija. Es diezgan noņēmos ar to, un tad es nolēmu, ka ir jāpaņem mazākas adatas garumā, un es paņēmu 60 cm, un tagad es adu uz apli. Un tagad jau tās pirmās rindas ir pabeigtas, un uz apli adīt ir daudz vienkāršāk. Kā jau katrs raksts prasa, protams, ka koncentrēšanos, arī šis nav izņēmums, bet cenšos kļūdas nepieļaut. Principā ar tām kļūdām un mani ir tā, ka, ja es redzu, kad ir kļūdas, es labāk izārdu un uzadu pa jaunu nekā atstāju. Šeit, es pačukstēšu, kad es dažas kļūdas esmu atstājusi, jo atdot uz apli vai Magic Loop tehnikā ir vienmēr diezgan tīzli ārdīt, man tas ļoti nepatīk, bet, tās kļūdas pamanīt nevar. Tā kā viss ir kārtībā, turpināšu adīt. Rītdien dodamies izbraukumā uz Igauniju, ņemšu līdzi dziju. Domāju, ka pa ceļam adīšu. No Liepājas līdz Igaunijai ir diezgan gabaliņš, ko braukt. Mēs laikam brauksim uz Tartu. Kāpēc es saku laikam? Tāpēc, ka sākumā mēs domājām braukt uz Pērnavu un Sārimā salu, bet tad nolēmām, ka tomēr brauksim uz Tartu. Nekāds baigais gala mērķis mums nav izdomāts, viss ir tā diezgan spontāni, bet 2 dienas nebūsim mājās. Tagad ļoti labi noderēs manas šūtā projektu soma. Tās, kuras vēl nezina, es eju uz šūšanas nodarbībām. Man tepat pie mājām ļoti tuvu un ļoti ērti. Meitene, kas vada nodarbības, arī ir ļoti forša. Nodarbības ir brīvas, tādā nepiespiestā gaisotnē. Var šūt visu, ko vien iegribas. Protams, pašam ir jāsaprot, cik daudz tu vari izdarīt. Pirmais, ko es uzšuvu, bija meitai komplektiņš ar topiņu un biksēm. Un otrais, ko es gribēju pamēģināt, uzšūt projektu somu. Veikalā Abakhan nopirku šo te puķaino audumu. Iekšpuse man ir lints no meitas biksēm, audums palika pāri. Un šeit ir kabata, kurai arī iekšā ir lints. Un tas palika pāri no meitas topiņa, tā kā izmantoju audumu liederīgi un iekļāvu visu savā pirmajā somā un sanāca ļoti forši. Tātad somai kabata ir gan ārpusē, gan arī esmu iešuvusi vienu kabatu šeit iekšā. Tur man stāv jau mērlente ielikt, nezinu, vai var īsti tā labi redzēt, bet tur ir arī kabata iekšā. Esmu salikusi jau šos te drops kamoliņus iekšā. Tā kā soma dosies līdz ceļojumā. Šodien ir 19. augusts, es atkal esmu saņēmusies kaut ko uzfilmēt. Man tā doma bija pafilmēt vairākus video, biežāk to darīt, un tad salikt vienā. Sākumā man diezgan tas labi izdevās, bet, kā redzēt, ir pagājis gandrīz vesels mēnesis kopš pēdējā video. Bet, beidzot, tad es esmu saņēmusies un uzfilmēšu video trūkstošo daļu.
Tātad pēdējais projekts, kuru es pabeidzu jūlijā, ir šī te soma. Somu es pabeidzu 31. jūlijā. Tieši iekļāvos šajā mēnesī un tagad tas skaitās kā jūlija pabeigtais projekts. Nedaudz pastāstīšu tad, kā man tur beigās ar šo somu veicās. Mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši nelielā ekskursijā un pa ceļam man izdevās paādīt, bet atgriežoties atpakaļ Latvijā, es ieraudzīju, ka esmu uzadījusi nepareizu rakstu. Raksts principā sastāv no 4 rindām, kuras nepārtraukti atkārtojās, un es 2 reizes biju uzadījusi vienu un to pašu rindu, vienvārds sakot. Tad man bija tāds gabaliņš, ne pārāk liels, bet tomēr gabaliņš jāpārda. Es to, protams, ka izdarīju. Un tad pēc tam jau atkal bez kļūdām man visu izdevās uzadīt. Somas nobeigums arī nebija grūts. Tad adīju uz apli līdz šai te daļai, un pēc tam katru šo te rokturīšu vietu adīju atsevišķi. Katra lence arī tika adīta atsevišķi, un pēc tam augšā sašūta kopā. Tās, kuras seko man Instagramā, zina, ka bija tāda neliela ķibele ar to, ka bija agrs rīts, un man ātrāk gribējās nobeigt somu, un kaut kā īsti neiedziļinājos, un sašuvu somu nevis šādi te, bet šādi. Un izmazgāju to jau, un tad sāku pētīt, un sapratu, ka kaut kas nav riktīgi. Kaut kā nestāv kā vajag, un tad iebraucu, ka es nepareizi sašuvu rokturus. Gadās. Vismaz man gadās. Lūk, tagad jau, protams, ka viss ir kārtībā. Es attārdīju, sašuvu kā nākas, un viss ir labi. Tad aprakstā arī dizaineri ir minējusi to, ka soma pēc mitrās apstrādes izstiepsies, un arī ne tikai pēc mitrās apstrādes, bet arī pēc nēsāšanas tā var izstiepties vēl dažus centimetrus. Un patiesībā tā ir, ka ja tur ieliek, piemēram, ūdens pudeli, soma ļoti nostiepjās, un es neteikšu, ka man tas baigi patīk, jo vispār, principā, soma ir ļoti skaista. Tas raksts ir skaists, un arī, manuprāt, dzīve ir ļoti piemērota šādam te aksesuāram, bet tas, ka tur iekšā ieliek smagumus un viņa tā nostiepjās, man šķiet, ka izstāstā diezgan neglīti. Piemēram, šodien man bija jāizsūta 2 paciņas pakomātā, tad es ieliku somā šīs 2 paciņas, un tad nebija tik traki. Tā kā, principā, es teiktu, ka neko tur baigi smago likt iekšā man personīgi negribās. Bet kopumā ar somu es tiešām esmu apmierināta, un man tas gala rezultāts patīk. Un pavisam nedaudz palika pāri arī dzija. Neesmu nosvērusi, gan cik tur ir grami iekšā, bet, principā, varbūt tas varētu būt puskamoliņš. Nezinu. Katrā gadījumā drusku ir palicis pāri, bet tas nekas. Tad, principā, tas par jūlijā pabeigtajiem darbiem ir arī viss. Jūlijā pabeidzu un arī iesāku adīt savas zeķes no Alizēs Supervaždzijas un arī šo te somu. Tagad nedaudz pastāstīšu par to, ko tad es daru augustā. Pašā augusta sākumā biju aizbraukusi ciemos pie mammas uz Jelgavu un iesāku tur adīt savam vīram zeķes. Tad viena zeķe jau ir pabeigta. Tik skaisti. Tās krāsu pārējas, manuprāt, šai te dzīvē ir tik tādas izdevušās. Atgādina kaut kādu glēznu.
Un otra zeķe ir gandrīz pabeigta, ir palicis tikai purngals un jāsašuj purngals ar neredzamo vīli. Arī šīm zeķēm tad esmu sakarinājusi marķierīšus, lai abas zeķes sanāktu vienādas. Adu pēc tā paša modeļa, kā adīju no Alizē Superwash tās rozā zeķes, bet šīm te zeķēm ir cita dzija. Tā. Īsti nezinu, kā izrunā pareizi šīs te firmas nosaukumu, būs jāpameklē. Bet, jā, man tās krāsu pārējas viņai ļoti patīk. Nu, tātad arī 75% vilna un 25% poliamīds. Adu ar 2,5 mm adatām, un manas iecienītākās adatas ir Čiagu. Es savā projektu somā biju ielikusi līdz arī iepriekš adītās zeķes, lai apmēram orientētos, cik tad garu to pēdu vajadzētu. Un šīs zeķes ir no Alizē Superwash. Un es tās esmu adījusi, man šķiet, ka pirms pusotra gada kāda. Pagājušo vasaru man liekas, ka es neuzadīju viņam nevienu jaunu zeķu pāri. Tā kā šitās bija nevis pagājušo, bet aizpagājušo vasaru tapušas. Un nekas nav izdilis pēdā, piemēram, vai arī tur papēdis. Viss ir saglabājies ļoti forši. Tā kā es esmu ļoti apmierināta ar šīm te zeķu dzijām. Tad šis vēl ir purngals, kad es tā nebiju īpaši iedziļinājusies neredzamajā vīlē. Te var redzēt, ir tāds aplītis purngalam. Tad noraukums ir 4 vietās veidots. Vienīgais skatos, ka te kaut kur kaut kas ir noticis un ir sācis irt. Būs kaut kas jāpielabo. Tīri tā jocīgi, kāpēc tur tieši tajā vietā būtu. Es saprastu, ja būtu izdilis papēdis vai pēda, bet kāpēc tur augšā ir sācis man irt, es nezinu. Jo tas rindas iesākums noteikti ir bijis šajā vietā, bet irst kaut kur blakus. Otrai zeķei tā nav. Varbūt kaut kur ir aizķēris, kas to lai zina. Bet katrā gadījumā, jā, tātad zeķu dzijas es iesaku, jo esmu pārliecinājusies, ka tās kalpo ļoti labi. Un tā kā es biju Jelgavā un netālu no Rīgas, un es biju noskatījusies SS.com mazlietotu šujmašīnu, tad es nenocietos un arī, protams, pierunāju vīru, kad, es vēlos nopirkt šo šujmašīnu, un tad mēs vienojāmies par to, ka, ja es tiešām šūšu, es viņu varu pirkt, bet, ja es nešūšu, tad mums tā šujmašīna būs jāpārdod. Es piekritu, un tad es vienu dienu braucu uz Rīgu pirkt šujmašīnu. Bet es saplānoju laikus tā, lai varētu ieskriet Rīgas Abakhanā, tur gan es neko tā īsti neatradu. Un tad es no Abakhana ar kājām gāju atpakaļ uz centra pusi, un tur pa ceļam, es biju tajā Abakhanā, kas ir netālu no Bērnu pasaules. Un tad, ja iet uz centra pusi, tad tur pa ceļam ir Kamēlija jārns un arī veikaliņš Elizē. Tā kā es tur bišķīt iepirkos, bet pavisam nedaudz tiešām. Tad pirmais pa ceļam man bija veikals Kamēlija jārni, tur es nopirku mazgāšanas līdzekli priekš adījumiem. Tad šī man jau ir 3. pudelīte, esmu izmēģinājusi grejpfrūta aromātu, tad es iepriekšējo reizi biju pasūtījusi jasmīna aromātu, un tagad esmu nopirkusi lavandu. Pērku mazos tilpumiņus, un tad mēģinu saprast, kurš tad ir mans mīļākais.
Un vēl Drops mājaslapā esmu noskatījusies aprakstu vienai cepurei. Tā ir pavisam vienkārša cepura. Un tad sagribējās uzadīt. Es vispār neesmu no tiem cilvēkiem, kas lieto cepuras, bet vajadzētu sākt lietot, manuprāt. Īpaši Liepājā, kad sākās rudens un tādi lielāki vēji, tā cepura prasītos. Tāpēc es nolēmu, kad uzadīšu cepuri un mēģināšu ar viņu sadraudzēties. Kā man ies, es tiešām nezinu. Par to, ka es viņu uzadīšu, es viņu noteikti uzadīšu, bet vai es viņu vilkšu, es nezinu. Cepuri adīšu no Drops Air-dzies. Tādā bēšīgā tonī, bet viņš sit cauri arī tādu kā nedaudz rozā toni. Tas ir numurs 33. No Drops Air esmu iepriekš jau adījusi. Tādā rozā tonī meitai ir džemperītis. Man vispār tā kā patīk šī dzija. Meitai džemperi adīju 4,5 mm adatām, bet šai te cepurei ir ieteikums adīt ar 3,5 mm. Tieši tā modelim, kurus esmu noskatījusies, jo es parasti adu pēc tiem Drops aprakstiem. Man viņi tīri labi patīk. Lūk, tā kā ar 3,5 mm es šo te dziju neesmu adījusi, tāpēc es šoreiz adīšu paraudziņu un skatīšos, vai man sakrīt ar to, kas ir norādīts aprakstā. Tā kā šis ir tāds mans nākamais projektiņš uz šo mēnesi, kuru es ceru pabeigt par šīm te 2 nedēļām, kas ir augustā atlikušas. Tā kā domāju, ka tas ir arī viss priekš šīs te epizodes. Esmu parādījusi savus pabeigtos darbus jūlijā un arī to, ko es daru augustā. Bet nākamā epizode noteikti iznāks kaut kad septembrī, un tad parādīšu jums gatavas zilās zeķes, kuras adu vīram. Tad es ceru, ka būs gatava šī te cepure, un parādīšu arī dažus projektiņus, ko šomēnes augustā esmu uzšuvusi. Tā kā ceru, ka jums patika šis video. Paldies jums par to, ka atstājiet komentārus un ka jūs mani atbalstat atstājot īkšķīšus. Man tas ļoti daudz nozīmē. Paldies jums un gribu jums novēlēt, lai jums veicās jūsu radošajos projektos. Uz tikšanos nākošreiz!